Sveiki skatītāji un visi ELU dziedošie un nedziedošie studenti. Mani sauc Edgars. Uzreiz pie lietas. Es atrodos Vecrīgā pie jauniešu muzikālā kluba Melnā Aita Mārstaļielā 10, kurš tika atklāts pavisam nesen. Tomēr, ja neesat paspējis iegriezties šajā burvīgajā vietiņā, tad dziedātāju konkurss New Legend jau 7. pusfināls ir brīnišķīgs iegansts, lai labi pavadītu piekdienas vakaru, atbalstītu savu favorītu vai tieši pierādītu savu dziedāt prasmi. Jebkurā gadījumā garlaicīgi nebūs, to es jums garantēju. Konkurss New Legend sastāv no 8 pusfināliem, kuri norit jau no novembra, un fināla, kurš norisināsies uz prāmja Romantika pa ceļam uz Stokholmu, kā arī konkurss uzvarētājs iegūst diezgan vērtīgu naudas balvu un līgumu ar studiju. Konkurss New Legend ir iespēja katram talantīgam un dziedošam jaunietim pierādīt sevi citiem, visprofesionālākajai un jāsaka visgodīgākajai žūrijai, kā arī iegūt neaizstājumu pieredzi no saviem konkurentiem. Katrā pusfinālā tiek noskaidroti 2 dalībnieki, žūrijas favorīts un skatītāja favorīts, kuri tiek finālā un iegūst studiju ierakstus rotācijas radio ēterā. Nav slikti piekdienas vakaram, ko? Un šovakar mēs uzzināsim, kurš no 9 dalībniekiem pievienosies lielā fināla dalībniekiem. Tāpēc mājien sapratām, kojās vai mājās nesēžam, bet piedalāmies. Мы рады приветствовать вас на 7-м полуфинале конкурса молодых исполнителей «Новая легенда», который сегодня проходит здесь, в клубе Melnā Aita. Dārgie draugi, jūsu skaļajā plosī konkursantiem! Pusfināls sastāv no 3 kārtām, kuras atsija atraktīvākos un talantīgākos, virzot viņus pretī fināla biļetei. Bet nevēl te saka, ka dziesma pasaka visu vairāk par 100 vārdu, tāpēc lai skan. Starp konkursa godaviesiem ir jau pabijuši tādi izpildītāji kā Nikolais Puzikovs, Sabīne Berezina un Samanta Tīna. Koncertā dzirdējām gan pasaules hītus, gan gaumīgus blūzus un pat japāņu valodā izpildītus skaņdarbus. Uzzināsim mūzikas profesionāļu viedokli, kam jāpiemīt dziedātājiem, lai tiktu uz priekšu. Tā, tagad padomāšu drusciņu un atbildēšu. Pirmkārt, svarīgākais pirmais, kad ļoti jābūt gribam spēkam, ļoti lielam, neatlaidīgi mācīties iet uz priekšu. Otrkārt, es domāju, ka ļoti svarīgi, lai to, ko tu pats darīji, šausmīgi jāmīl to visu. Treškārt, protams, kad ja ir oriģināli dziesmas kādas, kas var izpildīt, tad jau, protams, ka tas ļoti svarīgi. Tas tiešām mācīties vajag uz cover versiju, bet savu izpildīt
mums noteikti gribētos, lai būtu katram ir savā dziesma oriģināla. Bet tas tikai tā kā maz konkursiņi, bet visi dzīvo priekšā. Man jāpasaka to viņam, vienkārši savas domas. Pagājušajā konkursā man piegāja cilvēki klāt un vienkārši jautāja, lai es kaut ko pateiktu. Es pateicu arī. Es domāju, ka tas arī noderētu dzīvē. Tad, kad es dziedātu, ja es noteikti liktu ļoti stipru dziesmu, pašu pirmo. Otru var būt tā drusciņ mazāk, un tad trešu atkal bliezienu. Parādīt to, ko tu proti, atkal noslēpt to, ko tu vēl neproti. Ja? Būtībā viņi visi iesācēja tikai, ja? Bet katram ir kaut kas tāds ļoti jau atkal profesionāls arī drusciņ. Ja? Bet pirmais, kas ļoti svarīgi tam dziedātam, balss tembrs. Tas ir pats galvenais. Mūziķis, aranžētājs, dziedātājs un producents Jānis Veiders. Katrā ziņā jāmāk dziedāt ir. Viens otrs nedrīkst šmaukties. Tas ir, kā viens otrs darīja, fonogramā uzliek pats savu balsi, mazliet klusāk, ja? Un pēc tam dzied pa virsu, it kā, bet tas nav pareizi. Tiem, kas saprot, ka viņi var darīt kaut ko, lai turpina mācīties un darīt, un tie, kas nesaprot, lai Dievs dod, ka viņiem kāds pasaka, lai viņi neturpina to darīt vairāk. Jo tāda arī ir daudz. Vokālais pedagogs, dziesmu autore, komponiste, jūrmalas mūzikas skola, kora nodaļas vadītāja un diriģente Indra Raila. Pirmkārt jābūt intonatīvai tīrībai dziedāšanā, otrkārt ir jāizvēlas pareizā dziesma, kas parāda dziedātāja balss iespējas, lai nav šaurs diapazons, bet var parādīt visas savas iespējas. Otrkārt, izpildījumam jābūt emocionālam, un es teiktu, ka svarīgs arī ir ārējais izskats, skatuves tēls, viss kopumā. Es novēlētu turpināt vienkārši dziedāt, kas viņām padodas. Nenāktu par ļaunu uzzināt, ko dalībnieki parasti dara, lai uzstāšanās izdotos. Я всегда возьму, помолюсь, молитву прочитаю, и все. У меня всегда это я зеваю, у меня текут слезы от того, что я хочу спать, но потом выхожу, собираюсь, и даже волнения нет, просто собираюсь, и все, и выхожу. Man obligāti vajag, lai kāds man pasaka, ka viss būs labi, bet es pati neko tādu nedaru. Man galvenais, lai kāds pasaka, ka viss būs labi. Visiem gadās sliktas dienas, bet kādas bija dalībnieku lielākās izgāšanās? Наверное, сегодня. Tāds liels изгашенās nav bijis, bet ir aizmirsti vārdi dažreiz. Я выступала на концертах, к которым не была готова. Естественно, что-то приходилось такое делать, или брать слова из первого куплета во второй вставлять, или что-то в этом духе, да. Es vienkārši smaidu, un tad visi saprot, ka kaut kas nav labi, bet visi saprot, ka viss būs labi. Tomēr neviens nezaudē optimismu un galvenais vēlmi dziedāt. Ej, klausies, pērkondunā! Izskaila akmens puķe augs. Un tālāk nezinu vārdus. Я хочу стать адвокатом. Конечно, почему нет, буду участвовать. Хочу, наверное, себе доказать, что я могу что-то. Какой-то опыт получить, всегда интересно. Bet interesanti, kur ir žūrijas favorīti? Šovakar notika man favorīts. Man favorīts ir dziedātāja, bet neatceros no kurienes, man liekas, no Jelgavas ir Saša. Šita meita man favorīts. Es ieliku 10 punktus. Vēl viena meitenes ieliku Dānai Sakalovai, arī 10. Bet, ja man jāizlas tagad no savām atzīmēm, devam meitenam, tomēr Sašai es priekšroku dodu vairāk. Tas nav grūti. Jelena Fe, dziedāja profesionāli. Man, protams, patika gan Dana, gan Jelena. Vai nekad neesat aizdomājušies, ko izjūt dziedātājs pēc priekšnesuma? Mēs to uzzinājām. Супер, просто супер, вообще не передать. Когда на сцене, ты всего себя показываешь, это супер. Всем желаю такого. Tāds neīpaši labs, jo nedaudz sajaucu, nevarēju noturēt melodiju, bet cerams, ka viss būs labi. Даже не описать словами. Волнение все еще осталось. И ты уже думаешь о победе? О победе, честно, пока еще нет. Восторг, облегчение, бурлеск.
Par 7. pusfināla uzvarētāju kļuva skanīgās balss īpašniece jaunā dziedātāja Dana. Kuras vārds ir Dana. Победительница 7-го полуфинала конкурса New Legend Dana. Un viņai pievienojās arī vakara skatītāja favorīta elegantā Elena P. Uzvarētāja nominācija skatītāju simpātija un New Legend finaliste Jelena P. Uzzināsim publikas viedokli par 7. New Legend pusfinālu. Ну, мне Дана, конечно, понравилась. И еще Елена Ф. тоже. Была еще одна девочка, я не помню, как ее зовут, темненькая такая. Она первую песню испанскую, София, наверное, да. Она очень тоже обаятельная. Но это мое мнение. Что вы пожелаете им всем? Удачи! И вы придете на следующий полуфинал? Конечно. Nu, man viss patiks, tā nevar atbildēt. Nav vienas konkrētas lietas. Kā dziedāja visi. Visvairāk man patika puisis no Japānas, kas dziedāja. Puisis. Viņš dziedāja japāniski, nevis no Japānas. Nu, japāniski, jā. Ой, я опять в восторг. Kādi ir jaunās dziedātājas Danas plāni sakarā ar dziedāšanu? Vai viņa plāno startēt jaunajā vilnī vai Eirodziesmā? Vai jau ir gatava paziņot par sevi visai pasaulē? Дальше добиваться своих целей, все делать по своему плану. Ну, пока это маленький секрет. Потом, думаю, узнаете. Но я желаю удачи, добиваться своих целей, не останавливаться на этом, а приходить каждый год и постараться пройти дальше. Kā radies tāds konkurss New Legend? To es uzzināju no vakara vadītājiem Olgas un Maksima. Konkursa organizators ir biedrība jauniešu iniciatīvas centrs, jā. Un tieši viņi izgudroja konkursa un organizēja to pasākumu. Ko dalībnieki iegūst no konkursa New Legend, izņemot vērtīgas balvas? Конкурс «Новая легенда» New Legend – это конкурс, он достаточно широкие возможности предоставляет. Во-первых, исполнители, которые только набираются опыта, они могут набраться опыт, сравнить свои силы с своими конкурентами, в принципе, потенциальными. Во-вторых, отличные призы предлагает конкурс, поскольку это и денежные призы, которые всегда исполнителям молодым будут полезны. Также призы которые предоставляет председатель жюри. Один довольно интересный факт – это то, что участники конкурса New Legend, некоторые участники конкурса New Legend получили приглашение от кинорежиссера Павла Гуменникова, и теперь их песни используются в фильме «Es mīlu tevi Riga». Nojaušu, ka konkursam ir arī tālajoša nākotne. Vai New Legend būs arī nākamgad? Vispār tas nav mūsu lēmums. Mēs, protams, ļoti gribētu, lai konkurss notiktu arī nākamgad, bet, ja viss ies tikpat forši kā tagad, tad domāju, ka... Mēs kā līdzorganizatori izdarīsim visu, lai tas notiktu, jo tas ir, tiešām forši, mums patīk nodarboties ar to. Mums patīk vispār šī industrija, kur piedalās jaunie, svaigie, tādi aizdedzinošie dziedātāji, un viņiem viss ir vēl priekšā, un mēs arī tā gribam būt tajā atmosfērā. Mums tas patīk. Bet es, laikam, visvairāk no konkursa ieguvu adrenalīnu. Bet tuvojas arī konkursa lielais fināls. Novēlam veiksmi un liels panākums visiem dalībniekiem. Katrs no viņiem ir uzvarētājs. Tālūk, kārtējie 2 pusfināla uzvarētāji noskaidroti. Balvas sadalītas un laiks pavadīts foršā piektdienas atmosfērā. Ko vēl var vēlēties? Bet noteikti vēl palika pēdējais pusfināls 29. aprīlī tepat klubā Melnā Aita. Noteikti piesakāmies caur mājaslapu www.newlegend.lv vai pat tālruņiem. Jebkurā gadījumā garlaicīgi nebūs. Paldies, Kivī TV! Tiekamies, čau!